Gribās mazliet parunāt par Vendeni. Par Vendiem gribās parunāt. Tad tā. Vendi, kas viņi? Viņi tā kā balti vai tā kā somugri vai Microsoft Copilots apgalvo, ka viņi Vidus Eiropas ķeltu cilts. Par Vendiem, kā par vieniem no ķeltiem, stāsta runā vēsture pie Ītlandes pussalas 12. gadsimtā. Iespējams, tā bija pirmā baltu tauta, kura krita par upuri Kristīgās katoļu baznīcas ekspansijai. 12. gadsimtā tika iznīcināts Vendu nocietinājumi, un Vendiem bija jādodas uz austrumiem pie aistiem. Tad iespējams viņi tomēr tā kā slāvi bija, vai kaut kāda slāvu pirmtauta. Varbūt. Vēl tagad pie Lauzicas ir saglabājušies ap 200 000 sorbu, kuri runā slāvu valodā, un viņu daļa no sorbiem tad droši vien arī 12. gadsimtā devās uz dienvidiem. Un tagad ir Serbija tagad 2024. gadā šauj tur pa kaut kurieni. Rīta ziņās bija tādas ziņas. Bet Lauzicas sorbi un serbi ir saglabājuši savas kultūras saites. Bet daļa Vendu devās tālāk uz tagadējo Latviju pie Kuršiem. Un vispār daļa Vendu viņi bija skaitāmi par vikingiem. Tālāk Microsoft Copilots apgalvo par Vendiem viņu kā par vienu no pirms latviešu tautām. Latviešu tauta kā tāda sāka veidoties, konsolidēties, apvienoties, veidoties par latviešiem, tur kaut kādā 15. 16. gadsimtā, un, teiksim, ar kaut kādu 16. gadsimtu jau var runāt par latviešu valodā publicētiem tekstiem. Ir 15. gadsimtā lielā tirāžā izdota latviešu valodā kaķisms, bībeles raksti, kaut kas tāds. Bet tad Vendus kaut kā izdzina no Kurzemes, jūrmalas. Viņi patvērās patreizajā Esplanādē, Kubiskalns. Tas viss ir nolīdzināts. Tālāk Vendu ceļš veda, vai viņiem jau bija mītnes Riekstkalnā pie Cēsīm. Un Cēsis no 1206. gada līdz 1912. vai 1914. gadam saucās par Vendeni. Vendeni vēl ir Vācijā, diezgan liela pilsēta, apmēram, kad tagad Cēsis. Vendeni vēl ir pie Kembridžas. Un Vendeni ir Amerikā, Arizonas štatā. Vai tam ir sakars ar Latvijas karogu, vai
Sarkanbalts sarkanais ir vendu karoks. Nu, iespējams, kad vendi kā ķeltu cilts, viņi ir devušies no savas pēdas arī atstājuši Austrijas vēsturē, un arī Austrijas karoks ir stipri līdzīgs un sajaucams ar Latvijas karogu. Sen gribēju te kādu vēsti par to te visu tā vēstīt, nu tagad es te tā pavēstīju. Es esmu Cēsīs, Pasaules latviešu mākslas centrā. Te kaut kas patreiz nenotiek, bet jau 8. decembrī šeit būs kaut kāda interesanta izrāde. Sekojiet reklāmai.